kāpēc ir sunim deguns, lai varētu viņš ost, lai izsakotu ļaundarus un liktu cietumos. Vēdu dzinējs Caps, tas ir tāds numuru viens kadrs, kas man ienāca prātā saistībā ar detektīvu žanru. Lielā mērā tas ir droši vien saistīts ar manu bērnību, ar Andreja Skaļa, prozaiķa radīto Capa tēlu, ar Capa humoru, kāds viņam piemīt, ar šo multiplikācijas filmu sēriju. Uzmanies, netici nevienam! Ļoti jauki un labi iepazīstināt mūsu bērnus ar mūsu bērnības varoņiem, bet laikmets tomēr diktē savu. Tāpēc mēs arī izvēlējāmies veidot šo izrādi atbilstoši modernajām tendencēm televīzijā un kino. Režisors diezgan brīvi mums ļāva pašiem izpausties. Viņam, protams, bija sava vīzija, kā viņš redz Capu. Tur ir atsauces pilnīgi noteikti uz aģentu 007. Šerloks Holms pilnīgi nepārprotami. Tur ir arī aģents Kūpers no Twin Peaks. Mans Caps, man viņš patīk. Viņš nav nekāds jokdars, viņš ir ļoti nopietns izmeklētājs. Viņš iestājas par taisnību un mēģina ašķitināt tādas neizskaidrojamas parādības, kuras pateicoties presei, pateicoties varbūt interesētām personām, kurām ir kaut kādi sautīgi nolūki, tiek tā kā cilvēkiem iestāstīts tāds blēņas, tādas muļķības, kurām visi cilvēki tajā pilsētā akli tic un to pieņem. Mūsdienās televīzija stāsta visu kaut ko, un ne tikai televīzija. Tad pēc skatītājs šajā izrādē tiek aicināts izvērtēt informāciju, domāt pašam ar savu galvu. Lūdzu, Berimarkungs. Izrāde savā ziņā ir interaktīva, jo izrādes norisē tiek iesaistīti arī mazie skatītāji, tā kā arī viņi ir daļa no pilsētiņas iedzīvotājiem. Uz skatuves ir redzamāki tie spilgtākie tēli, pats pilsētas mērs, viņa sekretāre, protams, izmeklētājs Caps ar savu palīgu, Basteru, mākslinieki Kaķi, Felimurs un Fēniks, reportiere Kaza, Silvija. Un vienam no viņiem tā ķepa ir paslīdējusi, tāpat kā dzīvē. Ir visādi kārdinājumi, vilinājumi. Mēs necenšamies nevienu padarīt tikai labu vai tikai ļaunu. Visiem ir savas vājības, tāpat Capam noteikti ir savas vājības. Tā noziedzīgā pasaule ir tāda ļoti simboliska šajā gadījumā. Mans tēls izrādē ir TV reportiere Kaza Silvija, kurai vajadzētu būt neitrāliem novērotājam, bet viņa nespēj stāvēt malā, un viņa arī tiek ierauta notikumu virpulī. Tas ir nozagts! Manuprāt, ļoti veiksmīgā sadarbība režisoram Ģirtam Šolim ar mākslinieku Reinu Petersonu. Un Lēles izrādei ir veidojusi māksliniece Velta Emīlija Platupe. Paldies māksliniecei. Lēles ir brīnišķīgas, skaistas, izteiksmīgas, cik es dzirdējusi no tiem, kas ir redzējuši jau. Lēles ir ļoti dzīves un baudāmas acīm. Mūzika komponējis Edgars Mākens. Mūzika pasvītro detektīvu žanru un notur spriedzi vajadzīgajās vietās. Dziesmām tekstu autors ir arī pats komponists. Dziesmu teksti brīnišķīgi pasvītro režisora dramatizējumā iecerēto. Tad mēs domājām gan par bērniem, lai viņiem ir interesanti, un arī par pieaugušajiem. Vērīgāks skatītājs saskatīs saistību arī ar reālo dzīvi, saklausīs varbūt atpazīstams citātus no dažādām slavenām politiķu runām, bet neaizmirsīsim, ka katra līdzība šeit ir tikai sakritība. Kāpēc ir sunim aste? Tas it kā tikai niekas. Kad ļaundaris ir uzvarēts, tad sunim